Labdien! Ja jūs pulkstenis šobrīd rāda īsi pēc 1, jūs klausāties mūsu ēterā, būdams Latvijā. Ja šobrīd jau klājat gultu gulēšanai, tad visdrīzāk jūs esat Krasnojārskas vai tās laika joslas latvietis. Un Austrālijā mītošajiem, protams, saldu sapņus jau sen, bet Dublinā un Londonā labu apetīti otrajās brokastīs. Un tā varētu turpināt vēl un vēl, bet vienmēr sakot labdien Latvijas piederīgiem, jo mēs visi kopā šai pusstundā pavadīsim meklējumos, kas un kāds ir 21. gadsimta latvietis. Jeb fakts, ka visu dzīvi vai tikai mirkli mēs dzīvojam daudz vietu pasaulē, mēs jau sen šķiet esam pieņēmuši kā pašsaprotam, bet tomēr vienlaikus pieņemam pašsaprotam faktu, ka paliekam taču piederīgi Latvijai, vai ne? Šodien spriedīsim par fenomenu, ka nevienmēr visi pasaulē mītošie latvieši vēlas arī juridiski saistīt sevi ar piederību šai valstī, un otrādi, līdz šim arī pati Latvija juridiski bija diezgan noraidoša pret cilvēkiem, kuri gribētu Latvijas pilsonību, bet vēlētos vienlaikus nepazaudēt arī juridisko pamatu savā mītnes zemē. Šodien spriedīsim par labumiem, ko gūsim kopš Latvijas likumdevēji nolēmuši atzīt dubultpilsonības principu. Šeit studijā esmu es, žurnālists Ants Bogustovs, un aicinājis esmu arī Saeimas deputātu Ingmāru Čaklo. Sveicināti! Labrīt! Jūs esat Saeimā īpaši izveidotas apakškomisijas par pilsonības likumu grozījumiem vadītājs, un drīz mēs tiksim skaidrībā ar to, cik pilsonības likuma šī apakškomisija ir tikusi tālu, jo viss vēl ir atvērts, kā jūs mēdzat tur Saeimā runāt, bet sāksim varbūt ar aicinājumu arī klausītājiem šoreiz iesaistīties, visas neskaidrības un komentāri tiks uzklausīti un pēc iespējas arī atbildēti 6722 888, 6722 5599. Protams, tiem, kas zvana no ārzemēm, un tos mēs arī īpaši gaidām, liekat priekšā savu dzimtās, jācer, valsts kodu 371. Un sāksim ar tieši kādu stāstu par Latvijas pilsoni Aigu un viņas laulāto draugu īrijas pilsoni Endriju. Viņu pārdomas par to, kādu tad pilsonību noteikti vajadzētu viņu tuvākajās nedēļās gaidāmajam pirmdzimtajam, un vai ir vērts censties iegūt arī Latvijas pilsonību īrijā dzimušam bērniņam, kurš savu vismaz bērnību jau tik un tā pavadīs Zaļajā salā. Protams, ka jautājums par dubultpilsonību mums ir aktuāls. Pašai iegūt īrijas pilsonību nebūtu sarežģīti, ņemot vērā, ka esmu laulājusies ar īrijas pilsoni, bet es apzinos, ka pēc patreizējās spēkā esošās likumdošanas man nāktos atteikties vai arī tiktu atņemta Latvijas pilsonība. Esmu tādā kā starpposmā, jo īrijai tā īsti nepiederu, bet Latvija mani par pilntiesīgu savējo arī neuzskata. Kopš mēs abi gaidām savu pirmo mazuli, vairāk kārt ar vīru esam apsprieduši pilsonības jautājumu, tā kā mūsu bērns augs ģimenē, kur viens vecāks ir Latvijas pilsonis, bet otrs ir īrijas pilsonis, un mūsu dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, dubultpilsonības atzīšana atrisinātu nepieciešamību izvēlēties bērnam pilsonību. By virtue of the fact our baby will be born in Ireland, tāpēc, ka mūsu bērns piedzims īrijā, viņai vai viņam automātiski ir tiesības iegūt īrijas pilsonību. Īrijas likumdošana to atļauj pat tādos gadījumos, ja abi vecāki ir citas valsts pilsoņi. Mēs to esam savā starpā apsprieduši. Un, ja godīgi, mums nebija grūti pieņemt lēmumu. Mūsu bērnam būs tikai īrijas pilsonība. Ņemot vērā, ka pirmkārt mūsu bērns dzīvos īrijā, otrkārt tiks izglītots īru skolā, un mēs gribam, lai viņš vai viņa jūtas kā sabiedrības sastāvdaļa un valsts aizsargāts. and to be protected by the state. Būs ļoti žēl, ja mans bērns nevar iegūt arī tās valsts pilsonību, no kuras ir ieradusies viņa mamma un dzīvo vecvecāki un radi. Kā lai audzina savam bērnam piederības sajūtu Latvijai, ja tā nevēlas viņu atzīt par savējo? Kā lai motivēju apgūt latviešu valodu, kurā runā pavisam neliels skaits pasaules iedzīvotāju? Nebūs brīnums, ja daudzi no šiem bērniem izvēlēsies savu nākotni saistīt tieši ar Latviju, piemēram, studēt Latvijas augstskolās vai uzsākt savu biznesu, vai tiešām Latvijai šie bērni nav vajadzīgi? Latvija ir maza valsts, vai Latvijai var tiešām atļauties zaudēt tik daudz Latvijas pilsoņu? I know that the birth rates of babies in Ireland Es zinu, ka dzimstības rādītāji Īrijā ir augstākie Eiropas Savienībā, kamēr pretēji Latvijā tie ir viszemākie. Interesanti, ka 20% no Īrijas dzimušajiem bērniem ir tieši neīru tautības mamām. Latvijas valstī ir vajadzīgi šie Īrijā dzimušie bērni, un tieši tāpēc pēc iespējas ātrāk Latvijā ir jāmaina pilsonības likums un jāatļauj dubultpilsonība. These days it is a very common occurrence
Mūsdienās tas nav retums, ka Īrijā bērni dzimst jauktu nacionalitāšu ģimenēs, kur tikai viens no vecākiem ir īris. Šiem bērniem vajadzētu būt dotai iespējai identificēt sevi ar abu vecāku kultūru, ne tikai to valsti, kurā viņi dzīvo. Īrijā ir atļauta dubultpilsonība. Un tas valstī ir bijis liels ieguvums, sevišķi laikā, kad tā saskārās ar milzu emigrāciju. Kāpēc Latvija nevēlas sekot šai pieredzei? Jā, vēlam tikai no Latvijas radio veiksmes savai kolēģei Gandrupei un vīrs Endriju. Viņiem tas būs pirmdzimtais. Mēs aizmirsām paprasīt vienīgi, kā viņi nosauks savu bērniņu. To varbūt vēlāk jāprasa, vai tas būs tipisks īru vai tipisks latviešu vārds, bet dzims viņš Īrijā un tad redzēs, vai būs vai nebūs. Arī dzen Latvijas dubultpilsonis. Ingmārs Čaklājs, Saeimas deputāts, kurš strādā ar šo dubultpilsonības principu, kaut gan, Ingmār, jūs, es saprotu, neradat jaunu likumu, kas saucās dubultpilsonības likums. Jūs esat atvēruši pilsonības likumu. Nedaudz ir aizskritus cits, tas tipiski šajos platuma grādos, šajos laika apstākļos. Tātad šis ir pilsonības likums, kurā jūs mainat principu. Mēs esam atvēruši pilsonības likumu jau 10. Saeimā mēs atvērām. Latvijā cilvēki izmantoja demokrātiju pilnā apjomā, atlaida Saimu, tāpēc 10. Saeima to nepaspēja sakārtot, protams, un 11. sāk ar, jāsaka, nevis no jauna šo darbu, bet mēs turpinājām. Tiešām to var apliecināt arī kolēģi. Tas pamatprincips ir vienkārši. Latvijas pilsonības likums šobrīd nosaka faktisko dubultpilsonības aizliegumu. Un tas ir tas, kas mums nav pieņemam, likumdevējam. Neatkarīgi, vai tā bija 10. Saeima vai 11. Mēs formulējam vienādi. Mums nav pieņemami. Kāpēc nav pieņemami? Tāpēc, ka notiek eiropeiskās integrācijas process, kuru mēs paši izvēlējāmies kā valsts, kā tauta, notiek ekonomiskās migrācijas process, kas no tā izrietoši un vispārējais, un 21. gadsimts visbeidzot. Kā es visiem stāstu to piemēru pirms gadsimta no Jaunpiebalgas līdz Rīgai bija dažas dienas jāiet kājām, ja? Tagad to pa šo laiku var aplidot 2 reizes apkārt planētai. Tā kā no tāda viedokļa milzīgi mainās šie procesi, un mēs arī to kā likumdevējs vienbalsīgi atzīstam, ka jā, tas mainās un tas ir jāpieskaņojas. Bet kas ir svarīgāk? Šobrīd likumā tiek mainīta tieši šī norma, ka mēs no dubultpilsonības nolieguma pārējām uz dubultpilsonības pieļaujamību. Un šo jūs, es nesaku atverat acis, bet būtībā mainat tāpēc, ka mums vienkārši ir demogrāfijas bedre un mums trūkst Latvijas valsts pilsoņu skaits, kas pieaug, jo viņš krīt, jeb pārāk daudz tādu, kuri varētu būt Latvijas pilsoņi, dzimst svešās zemēs un izvēlas šo vieglāko ceļu paņemt mēs darām vairākas lietas vienlaicīgi. Tāpēc arī mēs noformulējam. Un tāpēc man jāatvainojas tiem, kas nevar sagaidīt, ka būs pēcot pieņemt šis pilsonības likums. Es tikai varu apliecināt, ka komisija nāk kopā jau 4 reizes pat nedēļā, kas ir unikāli priekš jebkuras komisijas darba, kas ir Saeimā šobrīd. Mēs mēģinām tikt pēc iespējas ātrāk, bet nelaime tā, ka mums ir viss spektrs jānosēdz, gan nepilsoņu bērnu jautājums, gan dubultpilsonības, visi iespējami varianti, gan naturalizācijas kārtības uzlabojumi un tam līdzīgi. Un tur ir visur jābūt gan pētījumiem, gan apakšā tiešām salīdzinājumiem, gan tiešām pedantiski izstrādātai redakcijai, jo 15 gadu šis likums nav vērts vaļā, un mēs tomēr ceram, ka tad viņi 20 vai 30 vai 50 varbūt nevērs vēlreiz. Līdz to tas viss ir jāparedz tagad. Šobrīd tā galvenā doma ir, ka tas, ko jūs pajautājat, vai tāpēc, visu šo iemeslu dēļ. Šī integrācija ir viena lieta, ka mēs redzam, ka latvieši pietiekami advancēti, pietiekami gudri, apķērīgi, zinoši, varoši un tam līdzīgi. Viņi skrien tur, kur viņiem dzīve pagriežās, dara savas lietas, strādā, ir cilvēki, kas tiešām man personīgi ir uzrunājuši gan elektroniski, gan telefoniski, gan dzīvējā satiekot vai caur advokātiem tā skaitā, kas stāsta par savu dzīvi, un viņam ir tiešām tā, ka viņš pusdzīvi pavada tur un pusdzīvi šeit. Un kāpēc, lai viņš pazaudētu tāpēc Latvijas pilsonību vai neiegūtu viņu, un tā ir viena kategorija. Otra kategorija, kur nav tāds vēsturiskais taisnīgums atgriezts, jo Latvijas valsts pastāvēšana netika pārtraukta no mūsu izpratnes. Vienkārši mums bija okupācijas laiks, un šai brīdī nebija neviena institūcija, kas var izsniegt tavu apliecinājumu, ka tu esi Latvijas pilsonis. Tagad šī netaisnība jāatjauno arī tiem cilvēkiem, kas viena vai otra iemesla dēļ ieguvuši citas mītnes zemes pilsonību. Un mēs sakam, mēs viņus vienalga uzskatām par Latvijas pilsoņiem. Līdzinājā kārtība noteica, ka tad viņiem ir jāatsakās no tās mītnes zemes pilsonību. Mēs neredzam tam 21. gadsimtā vairs jēgu. Tāpēc mēs kārtojam visu šīs lietas, un es teiktu nesaušu panta numurus, bet katrs no tiem pantiem runā par pilnīgi citu situāciju. Labi. Piemēram, par tikko minēto sižetu runā tieši 3. pants. 3. pantā ir skaidri un gaiši pateikt, ka ja bērns dzimšanas brīdī viens no viņa vecākiem ir Latvijas pilsonis, bērns ir Latvijas pilsonis, neatkarīgi no viņa dzimšanas vietas. Man liekas, ka izcili korekti pateikt. Bet tad ir jautājums. Kaut viens no vecākiem. Bet ja tā valsts savukārt neļaus šo dubultu pilsonības principu, jo tas arī ne visur pasaulē ir atļauts, kas notiks? Pamat problēma, kur varbūt ne katrs iedzīvotājs, kas nelasa šo likumu tādā kontekstā, varbūt kā mēs esam iedziļinājušies, skatās uz to tādā salīdzinājuma formātā.
Latvijas valsts, un es pārstāvu Latvijas valsts parlamentu, skatās tikai vienā formātā. Man ik viens, kam ir tiesības saņemt Latvijas pilsonību, viņš ir Latvijas pilsonis. Ja viņš ar savu izvēli tālāk var apdraudēt kaut ko no Latvijas pastāvēšanas lietām vai no kaut kādām likuma robežām, tad man jāstāsta, kas tas ir un jāvar noformulēt ar ko un jāliek viņam vēl kaut kādi papildus ierobežojumi. Šai gadījumā no mūsu uzskatu, no vairākuma viedokļu, ja cilvēks ir jebkur dzīvojošs Latvijas pilsonis, tad viņa bērns ir Latvijas pilsonis. Tas ir mūsu uzstādījums. Tālāk ir atruna, ja viņš paņem citas valsts pilsonību, tad ja tas ies atkal zem tā panta, kur ir dubultpilsonības pieļaujamības valsts, tad tur ir viena kārtība, ja tas iet zem kādas citas valsts, tad tur ir cita kārtība. Bet iespēja ir visiem. Un tā ir jābūt daudz maz vienādi, jo bērns nedrīkst būt zaudētais, bērns nedrīkst būt cietējs vai ierobežotais šai jomā. Labi, paldies. Mums jāatgādina, ka studijā ir iespējams iesaistīties jebkuram no jebkuras pasaules malas, ja vien tālrunis jums ir par rokai. 371 valsts kods tiem, kas varbūt labi neatcerās, bet visiem, kas Latvijā, tālrunis Latvijas radio ēterā šeit 6722 888 vai 6722 5599, un mums jau ir viens zvans. Paņemsim. Viens Latvijas pilsonis, es pieņemu šeit zvanu. Labdien! Jā, labdien! Kā jūs sauc? Raimonds. Raimonda, jūs dzirdējāt tik tālu Saeimas skaidrojumu, vai jūs kas neapmierina vai urdī interesi? Man drusku nav saprotams jēdziens pilsonis un nepilsonis. Es uzskatu tā, kad pirms Latvijas valsts nodibināšanas nebija nekā. Tad nodibināja Latvijas valsts un par tās pilsoņiem kļuva jebkurš šeit dzīvojušies cilvēks. Man arī tēvs ir krievs pēc tautības. Mātes tēvs ir latvietis. Un, kā saka, 40. gadā mēs tikām okupēti un mums varu piespieda PSRS pilsonību ar visu atribūtiku, kā saka. Jā, tas ir vēsturisks atskats, bet kas bija tas jūsu uztraukums no nepilsonības princips, kā turpmāk tiks definēts jaunajā likumā? Tas jūs uztrauc no deputāta skaidrojuma viedokļa? Man uz doto momentu, kā saka, arī bērni 2 strādā īrijā, un pēdējais mazdēls arī tur ir dzimis. Tad jūs baidaties, ka jūsu pēdējais mazdēls Latvijas valsts acīs izskatās pēc nepilsoņa, nevis pilsoņa? Kā saka, lai gan Dublinā Latvijas vēstniecībā viņš tika reģistrēts un ir, kā saka, Latvijas pilsonis. Tad jau viņš ir Latvijas pilsonis. Bet, sakiet, tad jūs tā nesapratni par to, kas ir nepilsonis. Šai jautājumā mēs negribētu izvērsties, jo tas ir, protams, šī jautājums šai likumā, bet raidījums ir domāts vairāk par Latvijas valsts piederīgajiem ar vārdu pilsonis un tad dubultpilsonis, ja iespējams. Jā, labi, paldies, gan jau būs kāds cits raidījums, kur varēšu izteikt. Jā, šis nepilsonības jautājums, lai paliek citām politiskām, bet jūs varat, protams, teikumu var pielikt klāt, ka tur tā galvenā lieta varbūt saprast, kad tad, kad pilsoņu kopumu Latvijas dibināšanas brīdī mēģināja noformulēt un ielikt šai, sākumā tas bija pavalstniecības likums, tad arī tur bija ļoti precīzi atrunāt tiešām tie, kas uz vietas dzīvojuši, bet man jāpiezīmē, ka šobrīd, ne 2012. gadā, ne pat arī 15 gadus atpakaļ, neviens nemēģināja noformulēt jaunas valsts pilsonību. Mēģināja noformulēt 18. gadā dibinātās Latvijas Republikas pilsonību. Un tad mums arī šobrīd likumā mēs paņemam atsauci uz 1881. gada skaitli, kas bija pavalstniecības likumā, kur varēja būt tie cilvēki, kas ir dzīvojuši Latvijas teritorijā. Arī jaunajā likumā tas būs iekšā, bet tas tāpēc, ka tas bija pavalstniecības likumā iekšā. Te tie dzīves stāsti sāk lēnām nākt ārā, varbūt vēl kāds kungs vai kundze, labdien! Labdien! Jūs vēlaties iesaistīties sarunā? Jā, tik tiešām. Kā jūs sauc? Oļegs. Sveiki, Oļegi! Vai esat pilsonis? Nē, es esmu Latvijas, bet Krievijas Republikas pilsonis. Jo esat dzimis savulaik Krievijas teritorijā? Pareizi, jā. Un es esmu... Kurā gadā, ja drīkst tā prasīt? Vīrietim laikam drīkst. 1971. Esmu Ingmār tieši tikpat gadu man ir. Vienalga. Tad jūsu jautājums ir visdrīzāk, vai uz jums automātiski šis likums attieksies, ka jums nebūs jāaiziet šis naturalizācijas process, bet gan faktiski ne dubult? Teiksim, es esmu viens droši vien no lielākiem speciālistiem, izņemot to Saeimas apakškomisiju, kas studē savulaik dubultpilsonību jautājumu. Labi, un Oļegi, kas tad jūsu specialitātē radies pa jautājumu tomēr tiem citiem speciālistiem Saeimai? Nē, tāpēc, ka tagad es nevaru izlasīt pēdējo
pēdējos dokumentus, ko izskata Saeimas apakškomisija, tur pēdējais izmaiņas iekšējā lapspusē ir tikai 3 nedēļas atpakaļ veikts. Ja, un kā viņi solīja vispirms, kā līdz 18. novembrim sākumā 3. lasījumā grib pieņemt. Man tāds jautājums ir, vai vēlreiz apstiprina tagad Čaklais kungs, ka ir doma attiecināt uz visiem etniskiem latviešiem dubultpilsonību pieļaujamību, neskatoties uz dzimšanas vietu un laiku. Paldies, lielisks jautājums. Patiešām to, es domāju, prasa un prasīs daudzi, kuri sirdī jūt, un kā mēs iepriekšējos raidījumos 21. gadsimta latvieši esam jūtuši arī tiešām aktīvi kop savu latvietības tiem vārdiem, jo lojalitātes jautājums sen vairs nevar tikt pievērots par kritēriju. Paldies, Oļeg! Jā, tu par lojalitāti tas varbūt būtu atsevišķa saruna, un nezinu, vai mēs to šodien izvērsīsim, bet pamatdoma atbildot Oļegam, Saeimas mājaslapā ir pieejama pēdējā redakcija piedāvātā gan otrajā lasījumā, gan tabulas ar priekšlikumiem, pārējais visi darbi procesā nav jau ko nopublicēt. Oļeg, ja jūs nevarat gadienā tomēr dabūt rokā, tad ingmārs.čaklais@saeima.lv atsūtīs. Sarunāts, jā, protams, nav problēma. Pamatdoma ir tāda, ka attiecībā uz otro pantu, ko Oļegs prasīja, vai tiešām ir paredzēts. Jā, otrajā pantā joprojām ir rakstīts latvietis vai līvs, kur patstāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, vai latvietis un līvs, kura patstāvīgā dzīves vieta nav Latvijā. Un tad tur ir divi noteikumi, kas tad viņam ir jābūt izpildīšam, lai attiecīgi pamatdoma, ka latvietim vai līvam, jebkur pasaulē mūsu vairākumu viedokļu uzskats, kad būtu jābūt tiesībām būt Latvijas pilsonim. Cerībā, ka Oļega pasē pat padomju laikos 71. gadā tur tālumā, kur viņš ir dzimis, bija rakstīts latvietis. Ja? Tur ļoti daudz atrunas, bet primāra lieta man vispār ir aizdomas, ka tāds Oļegs, ja viņš ir tiešām nācis no šīs zemes un tiešām ir latvietis, un tam līdzīgi iespējams, ka viņa vectēvam vai tēvam vai pasēja rakstīt latvietis, un viņš iet nevis pēc 2. panta, bet pēc 8. panta, kas ir vēl labāk, vēl drošāk. Kas ir vēl vienkāršāk, teiksim tādēļ. Labi, es aicinu mūs pievērsties ar mazu piemēru no Anglijas. Tur dzīvo vairāk cilvēku, kas uz dubultpilsonību skatās mazliet tomēr savādāk. Viņus agrāk sauc par trimdas latviešiem, tagad jau tā viss ir kopā emigrācija, un viņiem jau ilgāku laiku ir bijusi šī bāža par to, ka arī viņi vēlētos iegūt tādējādi pirmkārt jau, lai iesaistītos Latvijā notiekošos procesos, iegūt šo pilsonību. Lielākā daļa no Lielbritānijā dzīvojušiem latviešiem dubultpilsonību varēja iegūt līdz 95. gada vidum, kad pēdējo reizi Latvijā to bija iespējams likumīgi iegūt, taču tagad daudzi jau gados jauni trimdas latviešu bērni, kuri labprāt iegūt Latvijas pilsonību, to tehniski vairs nevar. Vecāki to varēja. Par to mūsu kolēģi Evita Rutka sagatavojusi reportāžu no Anglijas karalists par to, kā tad šo dubultpilsonību tā atsevišķā mazā salīdzinoši trimdas latviešu grupiņa faktiski lieto ikdienā. Jau gadu desmitiem liela daļa trimdas latviešu Lielbritānijā ir centušies sevī saglabāt latvietību, kopīgi dibinot apvienības, korus un dejkopas, kā arī svinot Latvijas svētkus un mēģinot ap sevi pulcināt arvien jaunus latviešus, kuri ir ieradušies Lielbritānijā. Viens no tādiem latviešiem ir Lielbritānijā dzimušais Latvijas pilsonis Māris Pūlis, kurš jau vairākus gadus aktīvi ir iesaistījies Latvijas vēlēšanu procesos Lielbritānijā, kā arī aktīvi vadot tautas dejkopu Kamoliņš. Māris bija viens no tiem latviešiem, kurš Latvijas pilsonībai pieteicās vēl pirms likuma grozījumiem 1995. gadā. Latvijas radio viņš norādīja savus galvenos vadmotīvus, kas viņu mudināja pieņemt dubultpilsonību. Es domāju, tas viss sākās, kad es atkal atnācu apkaļ pie latviešu sabiedrības ap kādiem 70 gadiem. Es jutos tiešām, kad es esmu latvietis, ne tikai angls. Un jo vairāk iesaistījos ar latviešiem, ka man cilvēki prasīja, no kurienes tu esi, es teicu, no Latvijas. Tādēļ, kad iznāca tas mirklis, kad es varēju palikt atkal par latviešu pilsoni, tāpēc es arī tā kā nodomāju priekš manīm pašam, man tas tiešām patiktos to darīt, un tādēļ es esmu. Līdzīgi kā lielai daļai trimdas latviešu Lielbritānijā, arī Mārim galvenā nozīme būt par Latvijas pilsoni ir iespēja iesaistīties Latvijā notiekošajos procesos. Par Latvijas pilsoni tas nozīmē arī, ka es varu ņemt dalību, teikšanās, kas notiekās mazliet Latvijā. Es varu tagad iet vēlēt, es varu iet uz referendumiem un tā kaut ko dot atpakaļ. Otra arī, es tā domāju, man patīk sadarboties ar Latviju tagad ļoti, un tāpēc es esmu lepns, kad es varu teikt, ka es esmu tomēr tagad Latvijas pilsonis, kas darbojas Latvijā. Lai gan Māris ir Latvijas pilsonis jau vairāk kā 10 gadus, tomēr Latvijas pasi viņš savā īpašumā ir ieguvis pavisam nesen.
Es to pasu tikai dabūju kā pusotru gadu atpakaļ. Un atklāt sakot, es neesmu viņu lietojis nemaz, kad esmu ceļojis. Es vēl tā kā lietoju Britu pasu, jo esmu pieradis pie tādas lietas. Un arī es nezinu, ko varbūt teiks, ja es tagad braucu cauri robežām un tagad pēkšņi man parādās Latvijas pass. No otras puses, ja viņi lietoja, kad ir vēlēšanas notiekās referendumu, lai es varu ņemt dalību, vismaz kādu maziņu lietu izdarīt un pateikt, ko es domāju par Latviju. Lielbritānijas trimdas latviešu vidū dubultpilsonības jautājums ir bijis aktuāls jau kopš Latvijas neatkarības atgūšanas. Īpaši spilgti tas parādās Latvijas vēlēšanās, kad daudzi trimdas latvieši un viņu bērni gribētu balsot, taču viņiem nav iespējas to darīt. Arī Māris Puls Latvijas radio norādīja, ka arī viņa paziņu un draugu lokā ir šādi latvieši. Es teiktu, ka daudz tie, varētu teikt, 25 gadu vecumu, 35 gadu vecumu, kuri šeit ir dzimuši trimdā, kad viņiem nav Latvijas pilsonība. Bet es ceru, jo viņi tagad ņem dalībā kamoliņā, mūs taustei kopā, un viņi tagad sāk atbalstīt Latviju vairāk un vairāk, kad varbūt viņam iznāks tas moments, kad viņi teiks, man arī jāparāda, ka es esmu tomēr Latvijas pilsonis. Pēc Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem kopumā dubultpilsonība līdz 1995. gada 1. jūlijam tika piešķirta vairāk nekā 20 000 ārvalstīs dzīvojošo latviešu. Evita Rutka, speciāli Latvijas radio no Līdzes, Lielbritānijā. Te ir divi aspekti. Paldies Evitai Rutkai. Tiešām viens ir tā kvalitāte pilsonībai, vai kaut kādā veidā jūs vērtējat, jo dažkārt šis vai tā būtu lojalitāte cilvēkam, mēs neesam droši, viņš nepareizā valstī piedzimis, it kā Latvijas pilsonis varētu būt, bet nav NATO, nav Eiropas Savienībā vai kā tā. Atkal Krievijas latviešu jautājums, un šī, rietumu sabiedrībā latvietis it kā var būt latvietis tikai tāpēc, ka viņš ir latvietis, pat ja viņš varbūt sen vairs nerunā, šis gadījums gan nebija, ka nerunā, aktīvi piedalās, bet tiešām, vai tur likums kaut kā vētīs šo latvietības. Mēs ar to nodarbojamies, ja tā drīkst teikt, tas jau ir pamatlieta, ar ko mēs nodarbojamies, izvērtēt visas iespējas un visas situācijas, kurās tas nozīmē kaut ko, kurās mums tas liekas svarīgi un kas ir tie prioritatīvie. Jūs tur minat, ka varbūt to nevar vai varbūt to nevajag. Mēs jau katrs domājam savādāk, bet paldies Dievam, mēs pārstāvam to spektru arī, kas sabiedrība ir. No šī viedokļa, kas bija patīkami no Māra dzirdēt, kad viņš redz varbūt ne tik daudz to kā ceļošanas dokumentu, to pasi un to piederību, bet vairāk kā iespēja iesaistīties un atbildēt par to, kas te notiek, piedaloties. Sakiet, Latvijas valstī vajag šo piedalīšanos. Teorētiski viens otrs teiks, pilsonis ir tikai tas, kas dzīvo un kopi Latvijas valsti, nevis svešā valstī maksā nodokļus un saka, ka ir tikai sirdī latvietis 3x3 nometne reiz gadā uz nedēļu Latvijā. Es teiktu burtiski vienu teikumu no tā, kas bija pieteikums pašam likumam, ka mēs viņus sniedzām iekšā, ir šāds pamatojums. Šāda regulējuma nepieciešama bija tiesība politiski nozīmīga Latvijai kā nacionālajai valstī, lai nezaudētu savu pilsoņu kopumu un identitāti globalizācijas, eiropiskās integrācijas un ekonomiskās migrācijas procesos. Tas tiešām tas ir. Mums ir vajadzīgi šie cilvēki, nevis lai statistikā viņi būtu izteikuši savu viedokli, bet lai tā būtu tiešām mūsu cilvēku kopuma viedoklis. Gan vēlēšanās, gan šādos referendumos, gan tajās lietās, kas Latvijā notiek. Tas jau ir tas pamats, kad ir cilvēki, kas savas aktivitātes dēļ ir nonākuši kaut kur ārpusē vai daļēji ārpusē, lai mēs viņus nepazaudējam otrādi, lai mēs viņus paturam savā vidē un uzskatām viņus par nepieciešamiem. Protams, un es atzīšos, ka šis jautājums ir uzkarsējis Latvijas radio telefona līnija. Te lūk, viens klausītājs, labdien, no kuras vietas jūs zvanat? Labdien, es zvanu no Lārdezera, es esmu Dzidra. Sveicināti, Dzidra. Un es gribu tādu lietu noskaidrot. Es nevaru saprast pat, ka dubultpilsonība aizbrauc projām, ka ir Latvijā slikti, tad aizbrauc projām, un tad mēs tie, kas te paliekam uz vietas, mēs te raujamies, ka mēs esam sataisījušies, tā kā kaut cik var dzīvot. Tā viņi mums te tagad rikte likums, viņi mums balsos un taisīs valdību. Es to nevaru saprast. Var sakot, jūs tā kā aizvaino, ka cilvēks, kas nedzīvo Latvijā, piedalīdamies vēlēšanās, noteiks, kāds būs jūsu prezidents, premjers un saimnes sastāvs. Jā. Tā kā vod šitie, kas aizbrauc pirms kādu, viņi aizmūk pat cik tā viņi bija labāk, ka mēs. Tagad viņi nezin kādu, viņi nosaka visu kaut ko, mēs esam nezin ko.
neko nedarījuši, viņi tie lielie teicēji. Ja cilvēks ir, ja es gribu būt latvietis, es dzīvo Latvijā, pārciešu visu, kas man jāpārcieš. Paldies, Dzidra, par jūsu attieksmi. Es ceru, ka jums tās ciešanas nebūs ilgas un būt par latvieti noteikti pati par sevi noteikti nav ciešana. Drīzāk tās ekonomiskā situācija. Bet, Dzidra, jūsu jautājums un būtība ir skaidra. Paldies par viedokli, kāpsimies tālāk ar atbildi. Tad vai tiešām jums taču likumā, piedodiet, ir atsevišķs pants, kas ir veltīts vecajai trimdai? Nu, tur var piekrist bišķiņ Dzidras kundzei. Nevar piekrist Dzidras kundzei kādā ziņā. Dzidras kundze, saprotiet, tur tā situācija pamatā ir tāda, ka mēs mēģinām paskatīties uz visiem latviešiem visā pasaulē. Un tā skaitā varētu jūsu bērns vai mazbērns nonākt tieši tādā situācijā, nevis, ka viņš muka projām, bet viņš mīlestības dēļ aizbrauca, darba dēļ, kas viņam pavērsās, jo pilnīgi mainījusies situācija. Skatoties uz vēsturisko netaisnību, jūs uzskatāt, ka tie cilvēki, kas aizmuk, tur katram ir cits dzīves stāsts. Es esmu noklausījies viņas jau, jāsaka, tūkstošiem, un ticiet man, viņš ir pilnīgi katrs atšķirīgs. Un ja jūs būtu tajā vietā nostājusies, jūs arī domāt, ka gribētu šo saikni saglabāt. Ir vēl viena lieta. Šī proporcija, kas ir pret Latvijas kopējo sabiedrību, tā ir niecīga. Tie ir daži tūkstoši pret tiem 1,5 miljonu, kam Latvijā būtu jābūt gan vēlēšanās, gan visā procesā. Un tā ir salīdzinoši tikai godīguma un taisnīguma atgriešana tiem cilvēkiem. Ja likumdevējs to redzētu, vai ja mēs kā sabiedrība redzam, ka tas ietekmētu vairāk procesu no malas cilvēkiem mūsu iekšējā norisē, mēs noteikti domātu arī, kā to regulēt. Un tas ir iespējams. Un, Ingmār, tie cilvēki, kas varēja saņemt šo dubultpilsonību 95. gada 1. jūlijam, vai jūs zināt, cik viņi ir? Mēs zinām, ka rietumos dzīvo apmēram 300 000, no kuriem 200 000 ir izceļojuši pēdējos gados, un kāda 100 000 varētu būt tā, trimda vai tāla pirmskara emigrācija. Pretī statistikas dati nav ne par to, ne par citu lietu. Šobrīd, piemēram, iet runa par to, ka Pasaules Brīvo Latviešu apvienība saka, ka tie, kas varētu pretendēt pēc šāda pilsonības likuma, kāds viņš 2. lasījumā ir akceptēts, ka tie varētu būt kaut kādi 22 000, es esmu dzirdējis skaidrs un varbūt tam līdzīgi. Ja jautā man, es domāju, ka tie būs noteikti 10 000, ja jautā man, es teiktu, ka tie būs vismaz 2 tik, kā ir nosaukt šis skaitlis. Bet tā ir man novērojama lieta, ka tāda statistika kā tāda nepastāv. Un te mums jāpaturprātā, ka Amerikas vai Austrālijas latviešiem tas būtu viens veids, kā iegūt Eiropas Savienības pasi, proti Latvijas pasi, un tādējādi pretendēt, piemēram, uz darbu, Briseles ierēdniecībā vai jebkur citur cienvariem. Eiropas Savienības pilsonība arī ir kļuvusi par vērtību mūsdienu pasaulē, ne tikai Latvijas pilsonību, par kuru ir vērts neapšaubām, bet ja parādīsies kaut kas no tā, ko Dzidras kundze minēja, tad ir iespēja atkal skatīties, kā pret to nodrošināt. Bet šobrīd mēs sev biedējam ar nēsošu problēmu. Patiešām, Dzidras kundze, nebīstieties. Un te kāds kungs, kurš grib runāt par tiem 200 slaveniem lībiešiem, kuri Latvijā vēl ir. Vai vēl kādi 200 ir ārpus Latvijas? Nē. Sveicināti, jūs esat ēterā. Labdien. Jā, kā jūs sauc? Paldies. Jā, labdien. Vienkārši nevar saprast, kā mūsu latviešu pilsonība un kas tad mums ir līvu pilsonība arī. Es tiešām kaut ko nesaprotu. Tad izskaidrot, vai Latvijas pilsonība pieder gan lībiem, gan latviešiem vienādā temperatūrā, tā teikt, ja? Vienādā temperatūrā, Sakiet, jūsu pasē, kas ir rakstīts līvs? Kaldu? Jūsu pasē personīgi ir līvs rakstīts? Manā pasē ir rakstīts padomu pasē. Padomu pasē ir rakstīts Krievs, bet es nevaru saprast, kādā veidā mums ir līvi. Vai mums ir, jūs prasat? Mums ir kādi 200 vismaz? Nē, labi, mums ir arī latgaļi un vietnieki un tā tālāk. Bet vai tad mums ir arī pilsonībā līvs rakstīts? Pilsonība un tautība gan ir divas dažādas lietas, bet paldies par jautājumu. Ingmāra, lūdzu, izskaidrojiet, tad, vai tiešām līvi automātiski attiec uz visiem tiem pašiem principiem, kas attiec uz latviešiem šai likumā? Man jāsaka tā, es pat nezinu, no kur tagad tik globāli jautājumu atbildēt, bet es pateikšu tā pavisam vienkārši attiecībā uz pilsonības likumu. Šobrīd spēkā esošajā pilsonības likuma 2. pantā ir skaidri un gaiši rakstīts, ka latvieši un līvi un viss no tā izrietošies. Tātad šīs divas nācijas tiek uzskatītas par valsts nāciju, un pie tā mēs arī turamies, un uz tā arī būvējam. Un galā pats galvenais likums Latvijā, proti satversmē, to arī definē.
jūs jūtat gan klausītāju pusē, gan šeit Ingmāra pusē ir tik daudz nepateikt un tik daudz neatbildēt. Mums tikai jāsaka viena taisnība, ka šis likums vēl nav nolemts. Ir 2. lasījums noticis, 3. vēl ir ceļā. Jā. Kad jūs nolemsiet un vai tiešām 1. janvārī stāsies spēkā? Tas, ko pārmet ar viens no zvanītājiem, ka mēs tur par novembru runājām un par 1. janvāru un tam līdzīgi. Mūsu mērķis ir tiešām pieņemt kvalitatīvu likumu. Ja viņš 11 gadus netika taisīts vaļā un tagad tiek atvērts, tad mēs viņu tiešām gribam ļoti kvalitatīvi. Ir zinātniskās konferences, ir pētījumi, ir eksperti labākie no pasaules Latvijas, ko mēs varam piesaistīt, ir darba grupas, strādā ar atsevišķiem redakcijām, un likums būs kvalitatīvs. Un tas, vai viņš būs 1. janvārī, vai viņš būs 3. janvārī, vai 23. tam nav tik liela nozīme. Viņš tiešām būs gada sākumā noteikti. Tas ir tas, ko es saku. Es vienkārši cenšos mēģināt parādīt to spektru, lai cilvēki zina un redz aptuveni, uz ko orientēties. Jo svarīgākais, ka pilsonības migrācijas lietu pārvalde ļoti aktīvi to cilvēkiem teikt skaidro, mūsu diasporas pārstāvi to aktīvi skaidro savās vidēs un tam līdzīgi. Te ir svarīgi saprast, kas tie pamatprincipi. Ja ir kāds neskaidrības par to, esmu gatavs atbildēt vai lūgt, lai kāds cits skaidro, to var vienmēr vērsties pie manis, kā pie Saeimas deputāta, pie apakškomisijas var vērsties, bet pamatprincips var izlasīt, kas ir arī paredzēts. Manuprāt, ka tas atgriež taisnīgumu un, zinām, mērā sakārto šo jomu. Paldies, Ingmārs Čaklais, Saeimas deputāts, kas strādā apakškomisijā, kur šobrīd strādā ar dubultpilsonības un citiem pilsonības likumā paredzētajiem izmaiņu jautājumiem. Dubultpilsonība ir, protams, tikai viens no aspektiem, kam mēs pieskārāmies, ir arī daudzi citi tajā. Nākamajā raidījumā, man jāsaka, mēs runāsim par jau pavisam citu tēmu un tomēr vēl aizvien uz visiem latviešiem, lai kur pasaulē viņi dzīvot ļoti attiecināmu. Spriedīsim par to, kur ir laimīgāka bērnība – Latvijā vai ārpus tās, ja varbūt vienkārši tur, kur dzīvo jūsu vecāki. Par sociāliem labumiem, par bērnu pabalstiem, salīdzināsim to starp dažādām valstīm, un pats galvenais mēs ceram uz jūsu līdzdalību ar saviem zvaniem un komentāriem šeit Latvijas radio mājaslapā, arī daudzos pasaules latviešu kopienu izdevumos vai mājaslapās. Jūs varēsiet atrast mūsu raidījuma un arī iepriekšējo raidījumu un nākamo raidījumu ierakstus. Mēs tiekamies pēc apaļas nedēļas šai pašā vietā, vai arī jebkur pasaulē, kur vien var dzirdēt latviešu valodu un mēdīs tajā. Meklējiet, jautājiet. Uz redzēšanos. Raidījumu veido Ancis Bogustovs, Paula Gulbinska un mūsu ārzemju korespondenti. Raidījumu producents Lūkas Rozītis.